Ja mēs iesaistamies kaut kur, tad mēs arī paši esam tur tajā iekšā. Un mums arī tā ir, pirms mums arī tā kā, mēs liekam kaut kādu informāciju, tad, ja ir tas risks, mēs arī rakstam, ka te ir reāli risks, vienkārši vai nu būs, vai nu nebūs 50-50, viss. Un tad katram jāpieņem lēmums pašam, ja? Mēs nesakam tev, ka tev obligāti jāiet. Mēs iedodam tikai, kā jau teicu, mēs neesam finanšu kaut kādu padomu devēji, mēs iedodam informāciju, mēs iedodam research, ko mēs esam zinājuši, ko mēs zinām, mēs iedodam riskus, kas varētu būt notikt, un tālāk jau cilvēks pieņem lēmumu pats. Ja? Mēs nevaram iedot to, ka tev tur jāieliek naudu iekšā. Ja? Un tālāk, tā kā man tā liekas tādā veidā, tu rādi to uzticību, ka to pats izmanto, ja? Ka nav tā, ka tikai malā stāvi. Un mēs arī nebaidamies, ja mēs ejam laivos, mums nav ko slēpt, mēs varam nākt, ja ir kādam kaut kas, jūs rakstat tiešā komentāru, to visu var redzēt. Nav tā, ka mēs tur koriģējam video. Mums visi laiva video mums ir arī paliek YouTube'ā, visi kanālā, pirms mums YouTube kanālam tagad ir pāris tūkstoši skatījums. Jā, pāris tūkstošiem. Un tagad, protams, tirgus kā var just, tad, kad tirgus viss krešo, iet uz leju, protams, laivos mazāk nāk, bet mēs, piemēram, tagad, kad bija novembrī, decembrī, mēs ap pāris 100 cilvēkiem laivā mūs skatījās, kas man tā liekas priekš Latvijas priekš kriptovalūtas, kas mēs zinām, tas ir daudz īstenībā, kad tev laivā skatās 100+ cilvēku.